Ko vēl joprojām terase? Nē, te mēs noielēmām tomēr daži dēlīši, kur bija mitrums sanāca, kur ir laidiens pie galvenā klāja. Un te mēs varam redzēt par sijām zemjumta un ne zemjumta. Tā ir tā lielākā starpība, vai tev ir ūdens virsū visu laiku nāk, vai tomēr bišķiņ kaut kas aizsargā. Un te mēs varam redzēt, kā izskatās ļoti laba sija. Tā pati, kas pirms pāris nedēļām filmēta terase. Rekur, te zem jumta. Nu viss ciets, viss koks ciets. Te ar bišķiņ zem jumta, un te jau vairs nav zem jumta. Stipri lielāks koks, kā mēs redzam, ir izpūs. Bet tas, ko mēs tagad visur liekam un obligāti liekat, visur vienkārši parasto ruberoidu. Nāk vai nu šitādos smukās mazās paciņās, depiņā ir pa 11 vai 15 vai 13 eiro rullis, vai arī var pirkt garo, ja tev ir jāgriež. Un tad tu tur var redzēt visu to starpību, rekur viss. Viss tā pat teras, kas bija nopuvusi tur tālāk. Un te, kur lietus tek virsū. Bet nu tagad liekam visur smuki to ruberoidu virsū. Un tad sanāk šitā te, rekur jaunie dēlīši, viss te jau ir sataisīts. Un pat arī puķiem kastes uztaisījām. Vēl tik domājam, ko te klāt iekšā. Un arī par instrumentiem esmu nolēms. Neņemšu ne skilu, ne bošu, ne makitu. Ņemšu gaiši zaļos Robī, kā viņas sauc. Tā kā piesakot dzīvoklis LV, tur var redzēt, kā šī terase tapa un kāpēc visu vajadzēja nojaukt nost, lai varētu iestādīt palmu bez vasaras. Dzīvoklis LV ne tikai par terasēm.